Sveiki mūsu otrajā video. Sveiki. Paldies par skatījumiem, par komentāriem. Bija gan ļoti iedvesmojoši komentāri, gan arī mēģinājums rakstīt, ka varbūt pa ātru. Tas tāpēc, ka mēs tiešām mēģinām iekļauties 5 minūtēs, jo varētu izplūst stundām ilgi. Bet, tas laiks ir tik, cik viņš ir. Un manuprāt, meikapam vajadzētu būt tā, lai ir vienkārši, ātri un skaisti. Jā. Tā. Šodienas tēma mums ir smoky eyes. Es biju tomēr nekrāsoša. Vispirms, katrā ziņā es krāsošu, bet tas, ko es esmu sagatavojis, mēs taisīsim smoky eyes ar šo Maybelline Nude acēnu paleti. Un kas ir forši šai paletē, ka te ir gan matēti, gan spīdīgi toņi. Un tad, kad mēs vispār runājam par acu ēnām, tad pirmkārt es iesaku, ir, teiksim, dažādi varianti, kā uzkrāsot acis. Un smoky eyes ir viens no variantiem, manuprāt, viens no vienkāršākiem un visseksīgākiem un tādiem, gan dienai, gan vakaram. Bet runājot par krāsām, tad ir vairākas iespējas, kā izvēlēties. Viens variants ir izvēlēties pieskaņojot matu krāsai. Varbūt liekas jocīgi, bet tas izstāsta vienmēr vislabāk. Un, ja mēs redzam, tad Gintē ir pelēcīgi zeltaini. Labi, šis varbūt ir mazliet pa gaišu, jā. Paskatāmies, varbūt kaut kāds, lūk, šis tonis perfekti sakrīt, jā. Teiksim, šis ir matēts, arī ļoti skaists. Tā kā tas iztīstās vienkārši harmoniski un dabiskāk arī, un piestāvēs kur toņu lupkrāsa. Tālāk var izvēlēties arī toņus, kas ir pretējā krāsā kā acis, piemēram, Gintas gadījumā ir zilas acis, un zilos toņus izcels bronza, brūnie acēnu toņi. Tad, piemēram, zaļām acīm būs lilā un bordo, tāds sarkanīgi brūns. To droši vien mēs pastāstīsim kāds tā video. Jā. Sāksim krāsoties. Sāksim krāsot par acēnu toņiem nākamreiz, 5 minūtes, visas 5 minūtes. Jā. Par pārējām ēnām arī nākamreiz. Droši vien. Nākamajās reizēs. Tad šodien mums ir smoky eyes, visi smoky eyes, un paralēlis arī rādīšu, kas ir vēl tie produkti, kas ir nepieciešami. Pamats mums jau ir sagatavots, ir tātad tas, ko mēs rādījām iepriekšējā reizē, tad tagad tikai ēnas, un atkal mēs uzliekam laiku. Tā. Mēģināšu lēnāk, bet diez vai tā sanāks. Tā, 1, 2, starts. Aiziet. Tā, lai acu ēnas nesabirt, es palieku apakšā lūk šādu te papīrgaliņu, vai arī ir speciāls plāksnītes. Tas ir tāpēc, ka jo tumšāks ēnas mēs liekam, jo lielāka iespējama kaut kas sabirs apakšā. Un, lai uzklāt ēnas, ir vajadzīgas 2 otiņas. Viena otiņa ir plakanas formas, ar kuras palīdzību mēs uzklājam ēnas uz visa kustīgā plakstiņa, to tur acis vaļā. Redzi? Tas viss ir tas kustīgais plakstiņš, tas, kas mirkšķinot kustās. Tā, uztais māte, tā aizrastiņas ciet. Man viņš kā ir mazāks. Jā, bet tas neko daudz nemaina. Ja viņu papludina, jā, uz ārā? Galvenais ir izpludināt, jo vairāk mēs ēnas izpludinam uz āru, jo lielāks būs ēnas. Jā, man parasti problēma ar to, cik tālu pludināt. Pēc cilvēks, man pludināt, es nezinu, pāruzacīju. Jā, tu vari līdz uzacīt līdz deniņiem. Zat, kāda ir tēma. Atvedā. Tas virziens, kādā mēs pludinam ēnas, ir no deguna. Šādi te pa diagonāli, un tur, kur satiekās šī līnija, tur arī mēs beidzam, zemāk, augstāk, nē. Jo citādi izskatīsies acis vai bēdīgāks, vai teiksim, tur, nezinu, pa daudz. Un tad izmantojam apaļas formu sotu, un tagad gan skaties taisni. Un mēs ejam pa šo te locījumu līniju uz priekšu un atpakaļ. Mēs vienkārši padarām kontūru maigāku, lai neizskatās nevis smoky eyes, bet pandaiz, ja? Tāpēc mums ir ļoti svarīgi viņas izpludināt. Tā otra diezgan tāda liela. Jā, šī ir diezgan liela truļāsīns. Un, ja gadījumā jūs jūtat, ka vēl prasās izpludināt formas, mēs varam vienmēr ar pirkstiņiem vai vats kociņu izpludināt. Pēc tam mēs ņemam, ir vēl, teiksim, trešā otra, kas vēl mazāk, pasties uz augšu, jo smoky eyes var būt gan augšējais plakstiņš tikai iekrāsots, gan arī visa actiņa. Un tagad es taisu te ar apakšējām skropstiņām to pašu ēnu. Es izmantoju šo te, kas ir tajā matu krāsā. Un tikai vienu ēnu. Protams, ka, pasties uz augšu, protams, ka var arī miksēt, var izmantot 3, 4, 1, 2, 3, 4 ēnas. Man liekas, tajā paletē tur jau ir salikts. Tur ir salikts pa toņiem, jā. Tas, ko mēs neesam izdarījuši, mēs vēl neesam uzklājuši konsīleri, jo liekot smoky eyes konsīleri liek pašās beigās, tāpēc, ja kaut kas sabirst, tas ir obligāts nāk? Jā, jo konsīlers viņu atdzīvo. Tālāk ir svarīga kontūrlīnija. Kontūrlīnijai jābūt vistumšākajai. Kontūrlīniju mēs veidosim ar zīmolīti,
Ir vēl variants veidot ar Maybelline ir dažādi zīmuļi. Par zīmuļiem pastāstīsim citreiz, ja? Aizrastīgs ciet. Un ar melnas krāsas zīmolu veidojam kontūru šeit ar pašām skropstiņām. Pat īsti nav starpības, vai mēs sākam no ārējās uz iekšējo vai no iekšējās uz ārējo. Galvenais, lai mēs cauri vienmērīgi. Tas ir līdzīgs kā ar lineriem? Tas līdzīgs lineriem, jā, bet ar zīmuli būs labāk, jo zīmuls ir... Viņš ir krēmīgāks, un tu viņu pēc tam vēl var iepludināt iekšā tajās ēnās, ja gadījumā tev kaut kas nesanāk. Lineri mēs pēc tam vairs nevaram izpludināt. Un apakšējo kontūri mēs pat varam netaisīt. Ja gribās, tad, protams, var nedaudz Man liekas, man piestājiet apakšā. Ja ir apakšā arī? Mēs varam uztaisīt. Paskaties. Jā, nu viņš tā kā, jo ja mēs taisam apkārt, tad viņam man ir mazas atstīns, man liekas, ka tas melnējs apakšā palielinās. Īstenībā mazām acīm ir tas, kad melnais bieži vien tieši sajūt, ka sašaurina. Jā, bet viņu izpludina. Jā, bet tieši tā, ja viņu izpludina, jo redz, tavā gadījumā mēs likām jau vērnu apakšā, un līdz ar to viņš ir viss cauri vienmērīgi. Acīm īstenībā tas arī vairāk, ko nevajag, jo ir jau tas smokējs. Tālāk mums ir ļoti svarīgi atliekt skropstiņas, ko tu esi jau izdarījusi. Paskaties uz leju, un tālāk tušu, un smokējs gadījumā tušu var likt ļoti daudz. Es likšu vairākās kārtās, paskaties. Vēl uz leju. Tā. Man ļoti patīk, es izmantoju Lush Sensational, jo man ļoti patīk gumijas birstīte, otiņa. Citādi ir citādāk? Ir tās klasiskās, kas tā kā saucamā tā eglītes forma, bet man patīk gumijas birstīte, pasties arī uz augšu, arī apakšējās skropstiņas. Es apakšu nekrāsu, man nospēžās. Bet smokējs tieši var, jo mēs jau esam apakšu, principā jau izskatās jau, ka būtu tāda izsmērēta. Un gumijas birstīte ir labi tas, ka viņai ir gan atdala, gan iekrāso. Un pēc tam, kad ir uztaisīts smokējs, tad mēs liekam atskaitulīties. Tā, ja kaut kas sabieži patīram nost, bet visādi citādi mēs uzliekam konsīleru. Un tā kā es saku, konsīleru liek pašās beigās. Tagad es izmantošu otiņu. Tā, skaties nedaudz uz augšu. Un mēģinam ap ēnām, lai nav tā, ka mēs aizkrāsojam arī to smuko ēnojumu, ja? Bet mēģinam ap ēnām, te jau es esmu bišķi pat tuvu uzliku uz konsīleri. Tā, my god! Atkal! Ok, labs, pabeigšu. Jā, te man bija mana kļūdas uzlikt pa tuvu konsīleri. Bet tas nekas, ja jums arī tā gadās, jūs varat vienmēr pāriet pāri ar rotiņu. Nu, bet smokēt mēs paspējām. Jā, tas gan. Protams, ka jums, tad, kad jūs viņu taisat, jūs jau saprotat, ka jums jau ir jāuztais pamats pirms tam. Jo smokējs nāk klāt, tā kā tās jau ir 10 minūtes. Bet ja mums tikai vajag smokējs, ja, tā kā bieži vien saka, man tikai acis. Tad 5 minūtēs var paspēt. Bet īstenībā, jo tumšākas ir acu ēnas, jo svarīgāks ir sejas pamats. Respektīvi, uzkrāsojot ēnas, mēs vairāk izceļam visādus apsārtumus, zilumus, tāpēc ļoti svarīgs tieši konsīlers un vispār tonālais krēms, jo gan vaigu ēnas reizēm uztais smokējs un ir sajūta, ka tāds ēmo mazliet variants, ja? Tāpēc vienmēr es iesaku beigās var vēlreiz pāriet pāri, ietonēt vaigu kaulus ar bronzieru vai ar tumšāku toņu puderi, kas atdzīvinās seju, kas piešķirs to siltumu. Un kas ir vēl svarīgi šim smokējais grimam, neitrālu toņu lupkrāsu, tāpēc mēs izvēlējāmies šodien Maybelline Nude lupkrāsu. Tā, tas bija šis te viens no gaišajiem toņiem. Un vispirms uztaisam kontūru un pēc tam vienkārši aizkrāsojam lupas. Tā! Es nespēju. Tāds 5 minūtēs. Ļoti skaisti. Jā? Var iet uz ballīti ikdienā. Tagad katru rītu pie manis. Jau no rīta jau smokījājas. Protams, ka beigās vēl var pārliecināties, vai smuki visu tā forma izpludināt, bet viena ēna, viens zīmols, viena tuša. Nekas vairāk. Maybelline. Viss no Maybelline. Jā, starp Maybelline zīmolīts kolorāmas bija. Šis te melnais. Nu tālūk. Kaut kas nosmērēs, ja? Uzacis mēs tad rādam nākamajā reizē. Droši vien vēl lūpas. Mēs izdomāsim. Tas lai paliek noslēpums. Un ja jums ir vairāk laiks par 5 minūtēm, tad varat noskatīties nākamo video. Jā, kur Ginta būs iegaumējis, kā krāsot smokējs un rādījis uz manis.
parādīs, kā tas bija 5 minūtēs. Jā. Paldies jums! Paldies! Tā!